Labdien, cienījamie skatītāji! Šī ir 3. epizode podkastam Vienkārši par sarežģīto enerģētikā, ko organizē Pasaules enerģētikas padomes nākotnes enerģētikas līderi Latvijā. Mans vārds ir Lauris Baltiņš, un man šodien ir brīnišķīga kompānija. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska. Labdien visiem! Čau, Līga, prieks tevi redzēt. Un Kristīna Eglīte, kas pārstāv gan nākotnes enerģētikas līderis Latvijā, gan arī Latvenergo. Sveiki visiem! Čau, Kristīna, tieši tāpat prieks tevi redzēt. Mēs šodien parunāsim par ļoti interesantu tēmu, par tā saucamo enerģētikas trilemmu. Mēģināsim saprast, kas tas par zvēru un kas katrā no 3 stūra punktiem atrodas. Bet iesākam ar kaut ko pavisam vienkāršu. Es gribētu jums, dāmas, uzdot 7 īsus jautājumus, uz kuriem lūdzu atbildēt tikai ar jā vai nē. Un tie diez vai būs saistīti ar trilēmu, bet es ceru, ka būs interesanti. Tātad, pirmais jautājums. Vai taisnība, ka agrāk saldējums bija garšīgāks? Nē. Vai Brent naftas cenas kādā šī gada brīdī paies zem $50 ASV par barelu? Šobrīd ir 66. Jā. No Ukrainas kara viedokļa ceru, ka piepildīsies Līgas prognoze. Vai taisnība, ka sievietes enerģētikā ir spēcīgāks par vīriešiem? Aha! Domas dalās. Vai Latvijas elektroenerģijas patēriņš 2050. gadā sasniegs 20 terawatstundas? Nē, mums ir vēl kur tiekties. Vai Latvija kļūs par zaļā ūdeņraža lielvalsti? Vēlējuma formā. Viens kā privāta persona, viens kā amatpersona? Vai... Nē, potenciāls mums ir, bet mums jāspēj to izmantot. Pilnīgi piekrītu. Vai vēja turbīnas negatīvi ietekmē cilvēku veselību? Ja ieskrien lāpstiņās, tad jā. Ja ielido lāpstiņās? Jā, tad jā. Tam droši vien mēs varētu piekrist. Lielas paldies! Prieks redzēt, ka domas dalās. Es domāju, ka mums būs spraiga diskusija. Bet turpinot šo tēmu un ņemot vērā, ka Pasaules enerģētikas padome šis trilemmas jēdziens ir ļoti svarīgs. Mans pirmais jautājums, Kristīna, ir tev, kā Pasaules enerģētikas padomes pārstāve. Kas ir trilemma un kāpēc tā ir svarīga? Kopumā es iesākšu ar to, ka Pasaules enerģētikas padome nesen nosvinēja savu 100. gada dienu, un šis trilemmas indeks tiek izmantots jau vairāk nekā 15 gadus. Tas ļoti labais piemērs par šo trilemmas indeksu ir tā, ka tā ir vienota metodika, ko izmanto 126 valstis pasaulē. Tā ir neatkarīga datos vienotā harmonizētā pieejā balstīta, un tā ļauj ne tikai analizēt, kā attīstījusies ir līdz šim enerģētikas sistēma katrā no šīm valstīm, salīdzināties savā starpā, bet arī plānot nākotnē energosistēmas attīstību. Tas, kas ir būtiskākais šī trilēmai, ka viņi balstās uz tādiem 3 vaļiem, kas ir energodrošība, energo pieejamība, jeb spēja atļauties šo enerģiju un ilgtspēja. Un svarīgi to saprast, ka tāpat kā krēsls, kurš ir uz 3 kājām, kad, ja viens saļogās, tad tas nav stabils. Un līdzīgi ir arī ar šo trilēmu, ka bieži vien šie 3 pilāri savā starpā mēdz arī konkurēt. Viss, kas ir lēts, ir labs un vidē draudzīgs. Jā, pieņemsim gāzes vai ogļu elektroenerģija varbūt salīdzinoši lēta, bet tā nebūs vidē draudzīga. Saules vēja enerģija nevienmēr no drošības perspektīvas ir arī tik augstu vērtēti, jo viņi nav pieejami 24/7, 365, un tāpēc ir jāspēj sabalansēt starp šiem visiem 3 pilāriem. Tātad drošība, pieejamība, jeb spēja atļauties, jā. Un atbildība pret vidi. Jā, tieši tā.
Līga, kādā prioritāšu secībā, ja tā var jautāt, KEMS uz šiem 3 trilēmas punktiem skatās, plānojot enerģētikas politiku Latvijā? Kā mēs zinām, prioritizēšana ir tā, bez kā var iztikt. Jo nevis tas, ko gribās. Jo, protams, ka gribās visu. Es teiktu tā, protams, ka plānojot, mēs meklējam līdzsvaru, bet tas tā ir garlaicīga atbilde. Pats galvenais, uz ko mums ir jāskatās, ir drošība. Tāpēc, ka tev nav iespējama šī ilgtspēja, ja tev nav elektroenerģijas pašas par sevi. Tev nav svarīga cena, ja tev nav piegādes. Tieši tāpat kā pieteikami šobrīd jau diskutētajā vai tādā ne īpaši elegantajā Maslow piramidā mēs sākam ar pamatvajadzībām. Un es teiktu, ka elektrība mums ir vismaz tajā laikā, kur mēs dzīvojam, pamatvajadzība. Tad pirmais, vai elektrība ir? Otrais, vai viņa ir pieejama par tādu cenu, kādu cilvēku var atļauties. Jo brīdī, kurā mums vispār ir elektrība, tas, vai viņa ir pieejama visiem, būs funkcija no cenas. Un trešais ir par to, vai mums elektrība būs gan šodien, gan rīt. Ja mēs skatāmies uz trešo šo trilēmas punktu, jeb to, kas ir angliski sustainability, jā, viņa šaurākajā tvērumā un bāzes datos mēs it kā skatāmies tieši uz ietekmu uz vidi, bet es teiktu, ka mums uz sustainability ir jāskatās plašāk. Tas ir par komercdarbību un enerģētikas ražošanu veidā, kas ir ilgtspējīgs, gan finansiāli, gan kopsakarā ar mūsu vidi ap mums, gan arī tādā, lai tas nav kāšu namiņš, kurš izsitot vienu kārti sabrūk. Tamdēļ es teiktu, ka, lai gan viņi jāskatās kopskatā, un neviens, kā jau tu pareizi minēji, ja krēslam tās 3 kājiņas ir, tas bija tam politisks teikums, tur var būt izaicinājumi, bet tu gribi vispirms, lai viņa ir vispār, otrkārt, lai viņa, ja viņa ir, lai viņa ir visiem, nevis tikai izredzētajiem, un trešais, lai viņa ir ne tikai šodien, bet arī rīt. Attiecīgi temporāli, starp cilvēku un vispār esamību bināri. Bet šis laikam neatbilst nosaukumam podkāstu. Vienkārši bija sarežģīta. Jā, šis bija sarežģīta pa vienkāršo. Īsti gribēju piebilst to papildinājumu, ka tas trilēmas indeks ilgtermiņā palīdz arī izvairīties no tā visa, ka mēs paķeramies uz kaut kādiem trendiem, ka mums vienā brīdī ir interesanti tikai un vienīgi būvēt vēju, bet mēs jau neaizdomājamies, ko mēs darīsim nākotnē, kā energosistēma attīstīsies vēl pēc 10, 15, 50 gadiem. Līga, paldies. Man patiesībā tā ir papildu jautājums, jo mēs daudz esam runājuši par desinhronizāciju arī iepriekšējās epizodēs, un tu pieminēji drošību kā pirmo prioritāti. Vai šobrīd, 25. gada maijā, kad esam atslēgšies no Brela sistēmas, mēs esam kļuvuši stiprāki vai vājāki savā energodrošībā? Šeit droši vien 2 atbildes. Pirmā ir tehniskā. Ja mēs skatāmies uz mūsu rādītājiem, tad mūsu frekvence, kā viņa bija ļoti laba, tā viņa turpina būt ļoti laba. Frekvence tas, kā maņstrā mainās sekundes ietvarā. Pols, cik strauji un cik vienmērīgi. Gluži kā sirdspuksts. Ja mēs skatāmies no tāda ģeopolitiskas drošības, noteikti augstāk, kamēr mums ir sarežģīts kaimiņš, šeit izmantoju ārkārtīgi maigu eifēmismu, tikmēr būt atkarīgam no kāda cita ir būt viņu varā. Un, protams, kā mēs jutām dažādus Krievijas energosistēmas incidentus arī Latvijā, jo, kā zināms, sankcijas, pat ja par to tik plaši nerunā, viņas kopumā strādā. Krievijas energosistēma cieš, īpaši tā stabilitāte, jo nav iespējams dabūt detaļas esošajām ģenerācijas iekārtām. Attiecīgi, no šī skatu punkta noteikti drošāk. Frekvence bija laba, ir laba, nav ne labāk, ne sliktāk, ir tieši tikpat labi. Bet, ja mēs salīdzinām nevis ar, piemēram, 1. janvāri, kur mēs jau bijām super gatavi, bet mēs salīdzinām ar 15 gadiem atpakaļ, kad šis projekts uzsākās, tad mūsu sistēma viennozīmīgi ir daudz drošāka. Jo tas, kam Baltijas valsts gatavojās šos 15 gadus,
bija spēja darboties pašiem par sevi, spēja darboties saules režīmā. Tas nav tāpēc, ka mēs tagad sagaidām, ka mēs būsim saules režīmā, bet tam dēļ, ka esošais saslēgums paredz lielāku iespējamību, ka šis saules režīms var notikt. Bet labums mums ir daudz plašāks. Jo noturīgāka sistēma, jo mēs esam spējīgāki arī tad, kad mums ir neliela pārtraukuma pašiem. Un, kā jau teicu, daudzajās tikšanās reizēs ar partneriem pirms sinhronizācijas, sinhronizācijas dēļ iespēja, ka nokrīt elektroenerģija, vai mums tur ir pārtraukums, ir ļoti maz. Viņa nebija, un neviena elektroiekārta neciet par spīti tam, kas tur plūda. Cilvēki izlaid leduskapis 8. februāra rītā. Es pat teiktu, izņēma. Ir arī droši vien, jau mazliet kā joks, izņēma arī baterijas no televizoru pultīm. Bet tas, kas ir svarīgi, ir, ka no vētrām elektropārāvuma būs. Mums joprojām ir kā 40% no sadales līmeni, sadales tīkla gaisvadu līnijas. Gaisvadu līnijas ir jutīgas uz krītošiem kokiem, tur neko nevar izdarīt. Un visa tā infrastruktūra, kas ir izbūvēta, visa tā praksa, ko mēs esam ieguvuši, ir padarījuši mūsu sistēmu daudz stiprāku. Un tas ir ieguvums, ko ir viegli aizmirst. Paldies! Es domāju, ka to tiešām ir vērts atgādināt, jo ik pa laikam tā desinhronizācija šķiet kaut kas ļoti abstrakts, bet manuprāt, pats galvenais, neviens cits mūsu frekvenci no malas nevarēs vienkārši sakot, izčakarēt un caur to sabojāt arī mūsu valsts tīklu un energosistēmas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nevarēs turēt mūsu ķīlniekos. Tieši tā. Kristīna, tu pieminēji par to, ka Pasaules enerģētikas padome pastāv 100 gadus un mēra šo te trilēmas indeksu. Kā tad mums tajā indeksā iet? Es kopumā skatītos varbūt ne tikai uz Latviju, bet uz Baltijas kopumā, jo man liekas, ka tomēr mums tā energosistēma ir kopīga. Un vispār es paskatījos rādītājus, pieņemsim salīdzinājumu no 2015. gada līdz 2024. Un, manuprāt, tas ļoti sasaucas ar to, ko Līga tikko teica par mūsu desinhronizācijas centieniem un to, ko mēs arī esam izdarījuši. Jo, pieņemsim, ja 2015. gadā es atvainojos, Lietuva bija 29. vietā šajā indeksā, Latvija 39. un Igaunija 59. vietā. Tad jau 2024. gadā var redzēt, ka visas 3 Baltijas valstis ir ļoti strauji augušas. Interesantā kārtā Igaunija jau ir pakāpsies uz 6. vietu. Tas ir ne tikai drošība, bet arī ilgtspēja, jo viņiem pamazām ir jāatsakās no šī kurināmā, kas ir šis degslāneklis, kas viņiem iepriekš ir bijis tā kā, zemes rādītājs devis. Degslāneklis ir olas. Jā, tieši tā. Paldies. Latvija šobrīd ieņem 16. vietu. Mums šādi rādītājs ir mazliet bijis augstāks iepriekšējos gados. Esam mazliet nokritušies pa dažām vietām. Un Lietuva ir 19. vietā. Atšķirībā no citām valstīm mēs esam spēcīgāki drošības indeksā, esam mazliet vājāki pieejamībā. Tā būtu cena. Lietuva varbūt ir vājāka nekā mēs drošībā, bet viņa problemātika ir tā drošība līdz šim bijusi. Tā kā šī tendence kopumā Baltijas valstis ir ļoti augušas, arī Latvija, ko prieks redzēt. Bet, ja mums patīk salīdzināties ar saviem kaimiņiem, tad mums vēl ir ko darīt, lai panāktu arī igauņus. Vai šie rādītāji intuitīvi izklausās atbilstoši tam, ko mēs redzam realitātē? Vai tiešām ir tā, ka Igaunija ir stabilākā šajā jomā, Latvija ir 2. vietā un Lietuva 3. Piekritīsiet? Kad bija lielā vētra, tad tas bija Latvijas sadales tīkls, kurš brauca uz Lietuvu un Igauniju. Kā atceramies, īpaši Lietuva, kas bija ļoti smagi cietusi. Tās, manuprāt, ziemeļu reģionā īpaši. Es teiktu, ka Baltijas valstu patstāvīgā sācensība, kas ir tāda, teiksim, ģimenes būšana, mums ir palīdzējusi visiem 3 kļūt labākiem un stiprākiem. Es arī papētīju gan dinamikas, gan ciparus. Man jāteic, ka es biju pārsteigta par ļoti, ļoti augsto vērtējumu Igaunijā attiecībā par pieejamību. Jo, ja es lūkojos uz mūsu cenām, tad varbūt to dinamiku uzreiz nevarētu manīt.
tādu atšķirību. Ne vairumtirgu, arī noteikti ne mazumtirgu. Ja skatāmies par pieejamību, tīri par to, cik mums ir elektrificētas mūsu objekti, tad gan Latvijā, gan Igaunijā atrast tos objektus, kuri nav elektrificēti, ir ļoti tāds. Tas nav procents. Ar uguni jāmeklē. Tas tieši ar uguni arī droši vien tiek apkurināti. Bet es teiktu, ka visas 3 Baltijas valstis ar tādu pieejamību ir ļoti, ļoti augsts. Mūsu tīkli, vēsturiski veidotie radiālie tīkli, jeb kā viņš smalki mūsdienās sauc, meža tīkli, ir sapnis, par ko Centrālā Eiropa var tikai tā cerēt, un ASV nevar pat cerēt. Tur izaicinājumi tīkla jautājumā ir ar citu mērogu. Tur ir tāds pārvades līniju nepietiekamība iekšzemē, ļoti sadalīti pārvades tīkli, ļoti novecojuši tīkli. Mēs zinām, ka lielie ugunsgrēki, kas notiek ASV, ir tam dēļ, ka 60 gadus neviens nav palūkojies uz āķi, un tad vienkārši augstsprieguma līnija nokrīt sausā zālē. Mēs mētam nenovērtēt to, cik viegli mums patiesībā ir pie elektrības tikt. Vienlaikus es negribētu slīgt nekādā tādā pašapmierinātā laimībā. To gan latvieši pārsvarā vispār nedara. Kas ir arī labi, jo tas virza progresu. Un mēs, lai gan esam šobrīd visas 3 Baltijas valstis starp 30% lētāko Eiropas valstu elektrības ziņā, pat šobrīd pēc sinhronizācijas ar visu februāri, kurā mūsu cenas bija diezgan augstas, laikapstākļu dēļ. 30% pasaulē vai Eiropā? Lētāko valstu Eiropā, ne pasaulē. Tur tādu grafiku man Embers nepiedāvā. Mēs varam labāk, tāpēc, ka mēs esam fantastiski ģeogrāfiski, topoloģiski un ar infrastruktūras tādu mantojumu, kas mums ļauj elektrību ražot lētāk nekā citiem. Mēs nevaram būt Norvēģijas ziemeļi ar fantastiskiem šiem te hesiem kalnos, kur ir atgūti pilnībā kapeksi, joprojām spēja darboties, bet mēs varam būt otrā vietā ar šīs. Un uz to mēs arī ejam. Pārāk lēta elektrība mums nebūs. Ja mums patīk salīdzināties ar citām valstīm, un Skandināvija šajā ziņā ir spilgts piemērs, tā ir tepat tuvu, tā ir būtiski zemākas cenas, augsts dzīves līmenis, cilvēkiem simpātisks. Tu pieminēji Hesus, kas ir kalnos un kas veido šo brīnišķīgo cenas pieejamību. Ko vēl mēs varētu pamācīties no Skandināvijas valstīm? Ko tik mēs nevarētu no viņiem iemācīties? Jo man pārliecība ir tā, ka pilnīgi viss var mācīties vai labas vai sliktas lietas. Šeit gribu izcelt Somiju. Ļoti bieži mēs Somiju liekam kā priekšzīmē attiecībā uz vides politiku, kas nav šodienas tēma, bet vienkārši gribēju pieminēt, ka tiešām ūdeņu uzraudzība, tā skaitā arī darbs Hesu un upju saskaņošana, ļoti daudz foršas lietas varam mācīties no somu kolēģiem. Gatavība, jeb šī noturība, ir ziliens arī ļoti daudz lietas, kas man Somijā patīk. Somija un kopumā gan Somija, gan Zviedrija, gan Norvēģija, visas 3 valstis ir mums līdzīgas tajā, ka tur ir ziema. Ziema liek mums visiem iespringt, tāpēc, ka, ja tu vasarā tās ragutiņas nebūs salabojis, tad ziemā augstumā grūti iztikt. Un lietas, ko Somija dara attiecībā uz noturību, kaut vai tas pats kokmateriālu glabāšana bluķīšos, tāpēc, ka šķelda ātrāk zaudē šķeldas formātu, vairāk piesaisti mitrumu, vairāk viņš tiek izpūsts vējā, tev ir grūtāk viņu uzglabāt. Diezgan rūpīga portfeļa balansēšana. Tas, ko vēl varam mācīties, ka nevienmēr tas, kā mēs plānojam, cik ātri kodolstacija uzbūvēsies, ka tik ātri arī notiks. Slavenā Somijas kodolstacija, kas šobrīd ir darbībā, tādas projektu vadības precizitātes ir piemērs, bet ne tas ļoti pozitīvais piemērs. Gan Zviedrija, gan Somija, es nezinu vienkārši par Norvēģijas meža uzraudzības kultūru, tāpēc man grūti komentēt, bet to, ko esmu pētījusi,
Arī ļoti foršas lietas attiecībā uz mežsaimniecību un to, kā mēs izturamies pret koku kā pret vērtīgu resursu. Tas, kur Somija, Zviedrija mums var palīdzēt mazāk, ir gāze. Zviedrijā gāzes principā nav, Somijā gāze ir nedaudz tikai dienvidu daļā. Ja mēs skatāmies atkal uz elektrotīkliem, tad Zviedrijā diezgan interesanta tarifikācija, Somijā arī, Norvēģijā arī neobligāti varbūt visi piemēri pārņemami. Savukārt tieši, ja mēs skatāmies uz tirgus dizainu, kas ir elektrības cenas konteksts, tur atkal mēs Baltiju diezgan tuvu modelējam pēc Skandināvijas, esam ļoti ar viņiem ļoti augsti konektēti. No tāda noteikti katru šo te pieminēto mazo tēzi varētu ietvelt vēlāk dziļumā, bet summāri noturība, ilgtspējīga pieejamo resursu apsaimniekošana un domāšana nevis 1-2 gadus, bet tiešām 10, 20, 30 gadu griezumā, kas arī to tādu konsekventi sekoja tam, ko tu iepriekš minēji, ir diezgan svarīgi nepaļauties uz īsus šokus, nerisināt ar ilgtermiņa ietekmes risinājumiem. Perfekts piemērs tur vēlme atteikties no īstermiņa tirgiem tam dēļ, ka 1 gadu bija ļoti augsts cenas Eiropā. Tas mans komentārs piebildu būtu par skandināviem. Manuprāt, ka viņi ir ļoti pragmatiski cilvēki pēc savas būtības arī tai domāšanā. Manuprāt, arī skandināvi nekad nav gaidījuši ideālu risinājumu. Viņi dara, pielāgojas situācijai. Tas, kas ir ļoti labi, ka viņi ir ļoti spējuši. Tā jau nav tikai ka viņiem paveicās ar dabu, ka viņiem ir daudz koki, vairāk ūdens, ka viņi var ražot, uzglabāt elektroenerģiju, līdz ar ko viņiem ir nauda un tas spēj diversificēt šo portfeli. Bet viņi ir arī ļoti strādājuši ar savu sabiedrību, izglītojuši cilvēkus arī gan par to apsaimniekošanas nozīmi ilgtspējīgi, gan par elektroenerģijas ražošanu. Un tas būtu arī tas, ko man gribētos novēlēt savai valstī un mūsu attīstībai nākotnē. Droši vien ir vērts mums visiem ceļojot, aprunāties, pavērot, kā spēj sadzīvot, piemēram, vēja turbīnas ar mežu vai Hess ar tavu valsti. Ņemt dzīvus piemērus no Skandināvijas, aprunāties ar Skandināvijas cilvēkiem un varbūt arī paskatīties. Jo šajā jomā tiešām nevar noliekt, ka viņi ir spēcīgi. Pabeidzot tēmu par šo te indeksu, vai trilēmas indeks ir kas tāds, ko arī KEM aktīvi mēra un kaut kādā ziņā izmanto, plānojot enerģētikas mērķus? Mēs atsevišķi paši viņu nemēram. Mēs izmantojam to, ko dara Pasaules enerģētikas fórums. Bet nevis fórums, bet Pasaules enerģētikas fórums. Visi tie 3 būtu savienojumi. Tad, kad veidojām stratēģiju, pagājušā gada jūnijā, kad prezentējām to Saeimas diskusijās, kā reiz viens no slaidiem bija tieši refleksija uz trilēmu, kurā tos, kas ir mūsu šie te regulējumi mērķi, politika mērķi, kā reiz arī kārtojām šīs te trilēmas izpratnē. Veids, kā sakārtot regulējumu šīs te darba plūsmas, mēs viņus klasiski kārtojam pēc enerģijas veida. Tas būs elektrība, siltums, kas sekundārie resursi, un tad primāriem resursiem šobrīd dalām primārie resursi, kā šķelda, dabasgāze, citas gāzes, transporta enerģija un tad patēriņš. Tās ir tās mūsu galvenās politika grupas. Un tad katrā no šīm grupām mēs viņus kārtojam pēc tā mērķa. Tur šobrīd mēs kārtojam paši pēc lietotāju stiprināšanas, integrācijas, jaunražošanas jādām, kuras var tieši tikpat labi smuki pārplatot pretī uz arī šīm trilēmām. Tas sakārtnes mums mazliet atšķirīgs, bet viņš paliek. Kamdēļ? Tāpēc, ka enerģētikā līdzsvars sākas jau no fizikas, ar to, ka tev patēriņš un ražošana ir vienāda, bet tieši tāpat viņš turpinās ar šo pašu trilēmu. Pat, ja mēs skatāmies arī uz regulātoru, regulātoram arī ir noteikti 3 galvenās prioritātes - cena, pieejamība un noturība. Un arī šīs ļoti smuki mums reflektējās uz to pašu. Attiecīgi Latvijā gan politikas veidotājs, gan šīs izpildu institūcijas mēs visi skatāmies šajā griezumā. Pat, ja tas nevienmēr ir tieši tiem vārdiņiem ielikts.
Man šķiet ļoti svarīgi ir paskatīties no tāda makro līmeņa, varbūt uz mikro līmeni, un mēģināt saprast, kā jūtas cilvēks Latvijā, domājot par enerģētiku. Un tāpēc, ja mēs aizējam tālāk un aizējam no pasaules tendencēm uz tādu mājsaimniecības līmeni, tad kas varētu būt tās lietas, par ko ja cilvēks, teiksim, izdzird šodien vai izlasa kādā interesantā rakstā par trilēmu, ko viņš savā dzīvē varētu, savā ikdienas dzīvē varētu pamainīt, vai uz ko fokusēties, lai arī viņš pats, kā saka, enerģētikai un tās trilēmas problēmai pieietu praktiskāk. Vai tas ir, es nezinu, ieslēgt veļas mašīnu tikai tad, kad ir lētās elektrības stundas, vai tas ir iegādāties bateriju un kļūt neatkarīgam pašam? Kas būtu jūsu ieteikumi? Šeit mēs pārgājām no tā, par ko viņš domās, to, kas ir ieteikumi. Es sākšu ar to, par ko cilvēks, manuprāt, domā, un šeit balstos gan uz saviem draugiem, gan uz saviem vecākiem. Latvijā noteikti, kamēr vien elektrība spīd, primārais apsvērums būs cena. Tiesa gan tas strauji nomainās brīdī, kur elektrības nav. Bet cena mums ir noteikti tāda liela un būtiska. Un, lai gan no politikas veidotāja skatu punkta milzīga lupa uz tieši viena konkrēta produkta cenojumu var būt izaicinoša, es summā esmu ļoti priecīga. Jo tas nozīmē, ka mūsu ļoti, ļoti pārsātinātajā informācijas telpā nozare, kas arī man sirdī ir ļoti tuva, cilvēkiem rūp vairāk. Un tad, kad cilvēkiem rūp, viņi to labāk saprot, kad viņi labāk to saprot, viņi pieņem labākus lēmumus. Un tā kā es ticu, ka enerģētika ir viens no tiem sektoriem, kas tiešām spēj uzcelt un attīstīt mūsu valsti, un kā valsts patriots, es gribu, lai mūsu valsts kļūst aizvien labāka un spožāka, tad fakts, ka cilvēki tādā ikdienā piedomā par enerģētiku, vai tā būtu elektrības cena, siltuma cena, energoefektivitāte, tas kopumā ir labi. Tas, ka cilvēki arī domā nevis tikai par šodien, bet arī par rītdienu, kas varbūt sākumā tur izpaužās dažādos veidos, kas nav super ērti, bet doma par to, ka tas, ko mēs būvējam šodien, ietekmēs to, kā mēs dzīvosim rīt, vienalga pozitīvi vai negatīvi, ir super veselīgi. Jo tas ir, ja mēs skatāmies uz zefīriņu testu, kur ir tos viens zefīriņš un tas otrs zefīriņš, tad tā ir spēja domāt jau par rītdienu. Ja skatāmies par to veļas mašīnu pārslēgšanu, tad Latvijā mums šobrīd dinamiski līgumi, jeb tādi, kas ir biržai piesaistīti mājsaimniecības sektorā, 20%. Kas nozīmē, ka 800% arī tad, kad cena ir 400 vai 1000 eiro, tā atšķirība pārslēdzot nav. Būs viņu tirgotājiem visdrīzākais, atkarībā no tā, kā viņi būs savu portfeli izmantojuši nodrošinātus instrumentus, bet pašam iedzīvotājiem tā sajūta nav. Es izmantoju fiksētu līgumu. Es esmu starp ļoti mazu skaitu lielāko patērētāju, jo man mājās viss ir uz elektrības. Man automašīna ģimenes ir uz elektrības, apkuri ir elektrības. Lielā līmenī es esmu no elektrības pilnībā atkarīga. Un arī patērēju ļoti daudz. Man lielākais patēriņš ir ziemā, attiecīgi manam dzīvesveidam fiksēts līgums ir daudz labāks. Pēc šī, jo es esmu arī tāds pret riskiem vērsts. Bet man ir paziņas, kas izmanto dinamisko, un pat bez lielām ciešanām, tā tikai viegli tiešām pārliekot tur veļas mašīnu uz vēlāku laiku ar timeri, neapgrūtinot sevi. Tas ietaupījums ir stabili 10% zem cenas. Attiecīgi, dzīvokļos vai mājsaimniecībās, kur tā patēriņa profils nav apkure, ko ir grūtāk pārcelt. Dinamiskais noteikti piedāvās arī zemākas izmaksas. Un fakts, ka man pat draugu līmenī šīs diskusijas notiek, manuprāt, ir absolūti fantastiski. Gadus 5 atpakaļ es nevarēju pierunāt nevienam pasēdēt savu elektrības rēķinu. Šobrīd cilvēki principā zina. Tas ir ļoti interesants fenomens. Es varētu piederēt pie taviem paziņām, kam ir dinamiskais. Man ir dinamiskais un interesants blakus efekts. Pat ja tu vispār nebūtu saistīts ar enerģētiku, tu sāc sakot Nordpūlam, tu sāc orientēties stundu cenās. Iesaku visiem, kaut vai izglītošanās nolūkos. Jā, es varbūt arī pakomentēšu no savas puses. Es varbūt nedzīvoju Rīgā, bet pie Rīgā laukos. Un katrā ziņā man ir tāds elektrības pieslēgums, kur ir arī tas, ko es mēģinu darīt kopā ar saviem draugiem. Mēs mēģinām tā kā
audzēt to elektroenerģijas patēriņu. Jo, manuprāt, arī tas, lai valsts attīstītos, lai būtu nepieciešamība pēc šīm jaunajām ģenerācijas jaudām, vajag tērēt vairāk. Tad es arī līdzīgi kā Līga pamazām elektrificējos, tur ar elektroauto, mājā visu pārsvarā pārlieku uz elektrību, gan apkurs risinājums, gan laistīšanas risinājums. Tas, protams, man iedod pašai savu laiku, dzīves ērtību. Tas, par ko ir jāpiedomā, par ko ļoti daudz domā mani kaimiņi, arī tādi jaunieši apņēmīgi, ļoti domā par drošību un dažādiem šiem off-grid risinājumiem, kā sev nodrošināt, jo skaidrs, ka tas viens ir kaut kādas cenu svārstības, kas šobrīd ir ļoti izteikts arī Nordpolā, un es domāju, ka viņas vēl tikai augs. Bet no otras ir arī, laukos pārāvumi notiek ik pa laikam, un ja tev ir arī elektroauto un citas lietas, tev ir jādomā, kā nodrošināt sevi un savu saimniecību. Tā kā es katrā ziņā visiem gribu veicināt tērējumu vairāk, lai mūsu valsts attīstās. Šeit atkal par to, kā cilvēki jūtas. Pilnīgi piekrītu, ka latvietim patīk būt neatkarīgam. Tas mums ir viensētas. Jā, bet arī tāda spēja būt atbildīgam par sevi. Tas ir kaut kas visdrīzākais tur antropologi varētu skaidrot, kā mēs tur nonācām. Bet tas, ka mēs šobrīd varam. Off-grid risinājumi pārsvarā ir ļoti dārgi. Pilnīgs off-grids. Zinu arī daži, kas viņu izmanto. Tas ir diezgan praksē, tev vajag būt ļoti tādam diezgan apņēmīgam. Vai arī pašam spēcīgam inženierim, kas spēj. Jā. Pilnīgs off-grids ir apzina apņēmība, bet saules panelis, baterija, kaut kādi šie te mazie risinājumi, kas tev palīdz gan pārāvumu brīžos, vai arī vienkārši iedot to drošības sajūtu, ka es neesmu atkarīgs no neviena cita, pat ja mūsu tīkls ir salīdzinoši stabils. Un manuprāt, tā iespēja stiprināt cilvēkus, padarīt viņus, dot viņiem iespēju arī būt pašpietiekamākiem. Man jāpiezīmē, ka ar visu to elektrību, kas man ir, tas arī padara mani ļoti jutīgu uz elektrības pārāvumiem. Ja tā kā mana māja ir starp kokiem, tad man saules paneļi īsti nav iespēja. Vismaz praktiskā veidā. Man ir ģenerators. To es arī visiem teicu, kad gatavojamies sinhronizācijai, ka manā mājā ir benzīna ģenerators, jo man ir ķirzaka, un ja nebūs elektrības ķirzakas burītī, nebūs siltuma, un ja nebūs siltuma, tad ķirzakai grūti sagaidīt rītdienu. Attiecīgi man jābūt atbildīgiem. Tam dēļ, manā gadījumā nav saules baterija, bet arī man ir šis te alternatīvais risinājums, ja kaut kas notiek. Vai es esmu kaut vienu reizi ģeneratoru izmantojis? Nē. Bet vai es guļu labāk, jo man viņš ir? Jā. Pašpietiekami. Jā, man ir līdzīgi, ka mans plāns B ir pašlaik malks apkura, un tad es jūtos droši. Tas ir ne tikai patīkam, komfortam, varbūt kādreiz ziemas vakaros, bet arī, kas, tad es esmu droši, un malka arī, tā kā man ir daudz koku apkārt, kad būs. Tātad saprotam, ka cilvēkam Latvijā ir svarīgi būt pašpietiekamam un drošam. Drošam ar sistēmu un drošam varbūt arī individuālā līmenī. Ir svarīgas cenas. Vai cilvēkam Latvijā ir svarīga trešā trilēmas kāja ilgtspēja? Es teiktu, ka jā. Mums tas jautājums, līdzīgi kā vispār rietumos, viņš ir ļoti kļuvis polarizējošs. Mēs mēdzam jaukt vārdus, nejaukt vārdus, bet mēs mēdzam tur pielikt ļoti daudz negatīvas nozīmes atsevišķiem konkrētiem vārdiem. Piemēram, es šobrīd nelabprāt runātu par klimatu, par spīti tam, ka ministrija sauc klimata un enerģētikas ministrija, un par spīti tam, ka mēs zinām, ka klimata pārmaiņas ir īstas. Tamdēļ, ka tas rada cilvēkam sajūtu, ka valsts pārvalde tagad mēģinās latvietim, kas tā jau visu dara labi, tagad spiest glābt pasauli. Kas nekad, vismaz Latvijā mums šī politikas noteikti nekad nav bijusi par tādu vispasaules glābšanu. Tas ir par mūsu tautsaimniecības attīstību, tas ir par to, ko mēs varam darīt, lai mūsu sabiedrības dzīve būtu labāka, jo, lai cik mēs rūpīgi meklētu, mēs naftas lielvalsts nebūsim. Un bez enerģētikas uzbūvēt tautsaimniecību diezgan grūti. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam paši ražot elektrību no ūdens, no saules, no vēja, kas mums ir mūsu iespēja.
Tādēļ, kad mēs runājam ar cilvēkiem individuālā līmenī, arī man ir bijis tas gods tikties gan ar iedzīvotājiem, gan ar pašvaldību pārstāvjiem, tīri darba kontekstā. Mums ļoti rūp vidi, kurā mēs dzīvojam. Un man sāp sirds, ka tādu interešu, konkrētu, specifisku interešu vārdā, nereti arī no mūsu austrumu kaimiņu interešu vārdā, kas vienmēr ir cīnījies pret to, lai Eiropā nespētu iztikt bez importiem no Krievijas. Tā vienmēr ir bijis. Tur arī var skaidri redzēt dažādas Vācijas politikas izvēles saistībā ar kodolenerģiju un tā tālāk. Kad Vācijas kanclers nākamajā dienā kļūst par Rosnefts padomes locekli. Sakritība, jā, tieši tā. Un tas ir drusku ielīdis mūsu publiskajā telpā. Un mums šķiet, ka mēs esam pret, ka patiesībā mēs neesam. Kad es runāju ar cilvēkiem, viņiem rūp, kādi ir mūsu meži, kādas ir mūsu pļavas. Viņiem rūp, kā izstās viņu ainava. Viņiem rūp, kā viņu bērni dzīvos pie jūras, kādas būs upes. Tas nozīmē, ka mums visiem šis rūp. Mēs varbūt nevienmēr ļoti detāli zinām, kurš objekts nodara lielu ļaunumu. Piemēram, arī es nebiju ļoti informēta par to, cik liels ļaunums ir no atkrituma poligoniem. Jo mēs viņus neredzam attiecīgi. Nedomājam par viņiem. Jā, un tas ir pilnīgi normāli, nav visiem viss jāzina. Bet vai mana sajūta ir, ka latvietim, manam sabiedrības kolēģim, manam cilvēkam, vai rūp vide? Pilnīgi noteikti, jā. Mēs paskatieties, cik tīras ir mūsu ceļmalas šobrīd. Atceramies, kā bija 15 gadus atpakaļ, cik bija bēdīgi. Vai joprojām notiek atkrituma izmešana mežos? Jā, bet vai tas ir daudz mazāk? Jā. Mums rūp, un nevis tikai uz papīra, bet arī ar rīcībām, bet mūsu rūpes mēdz izmantot pret mums. Un tas ir tas, par ko man ir skumji. Jā. Man arī gribās pateikt, ka Līga iesāka, respektīvi, Latvija savā ziņā varbūt ir apdalīta ar kaut kādām citiem derīgiem izraksteņiem, ģeoloģiskām vērtībām, bet tas, kas mums ir saule, vējš, ūdens. Un man ir gods strādāt arī ar studentiem, pasniegt dažādas lekcijas, ne tikai vidzinātņu, bet arī ekonomistiem, datorzinātņu studentiem. Un tas, ko es redzu strādāt ar jauniešiem, viņiem interesē patiesībā tāda enerģētikas jautājuma, viņiem ir svarīgi, vai šī elektroenerģija būs zaļa. Varbūt tā viņu pirmā prizma patiesībā nav nauda, cik tas maksās, bet tiešām kā to saražo un lai mēs būtu atbildīgi pret vidi. Vismaz tas ir tas, ko es redzu vairumā jauniešu, ar kuriem es ikdienā strādāju. Es gribu šeit izmantot iespēju. Mums ļoti vajag šos jauniešus darba tirgu. Enerģētikas nozares lielākais izaicinājums. Vai Kemam ir vakances, mūsu nozarē ir vakances. Ūdeņraža nozarei, elektrības nozarei, siltuma nozarei, arī ūdeņsaimniecības nozarei. Mēs visi gribam jaunus, spēcīgus cilvēkus. Man ir bijis tas gods satikt fantastiskus ekspertus, kas man ir mācījuši enerģētiku. Es pati enerģētikā akadēmiju izvēlējos tikai stipri vēlā posmā doktora studiju laikā. Bet mēs nevaram visu dzīvi turēties tikai uz mūsu dižgariem. Un mēs daudz runājam par cenu, par šo pašu tādu polarizējošo attieksmi, par strīdiem, bet īstais drauds mums šobrīd ir darba spēka nepietiekamība. Un tas, ka šis te nozara ir izplatusies ļoti, ļoti strauji, kamēr darba tirgu vēl viņš tik strauji nav uzaudzis. Un arī ministrija ir jau no pagājušā gada klusāk, no šī gada mazliet skaļāk, ir sākusi mūsu tādu akadēmisko roku, mūsu tādu izglītojošo profesionālās karjeras šo te vienu no mūsu krēsla kājām, kas saucas Uzlādējies rītdienai. Mūsu pirmais publiskais pasākums būs Jelgavā 24. maijā, tieši blakus Smilšu skulptūra festivālam, tā kā aicinam visus piedalīties. Būs mūsu izglītības partneri stāstīs par to, kur un kā mācīties, būs mūsu superīgie jaunie uzņēmumi, kas dara neiedomājami, es teiktu, man jau bail savā vecumā tādu vārdu teikt, bet stilīgas lietas. Mums būs ūdeņraža auto, mums būs ūdeņraža nozare, mums būs tiešām lietas, ar ko Latvija var lepoties.
lai parādītu, ka šobrīd tas nav tikai elektriķa darbs, ko arī mums ļoti vajag, bet tas ir pilna plejāde. Stabu vadu, burvji, IT, dati. To visu mums vajag. Mūsu cilvēki ir mūsu bagātība, tāpēc aicinu, un noteikti būs pasākumi arī tālāk. Brīnišķīgi. 24. maijs Jelgava blakus Smilšu skulptūram. Tieši tā. Atcerieties. Un tuvojoties sarunas noslēgumam un varbūt paturpināt šo pozitīvo noti par to, ka būs šie cilvēki, kas strādās. Man šķiet, ka trilēmā tas droši vien ietilpst ilgtspējas ietvaros, bet elements, kas varbūt šad un tad ir aizmirsts, es to pat gribētu redzēt kā atsevišķu 4. krēslu kāju, ir enerģētikas projektu pienesums ekonomikai. Jo pats esmu saskāries ar to, ka cilvēki ik pa laikam saka, priekš kam mums savu zemi bojāt un kaut ko būvēt un vēl kaut ko darīt, mēs varam importēt. Taču man šķiet, ka tas nav pareizi. Man liekas, ka ļoti pozitīvs piemērs nesenais atklāšanas pasākums Lafloras vējparkam, ko būvē Latvenergo, kur dzelzbetona toņus vācu turbīnu ražotājs Nordex pirmos 120 metrus būvē Latvijā, konsoles rūpnīcā pie Rīgā, un ir 100 reālu vīru darbinieku darba vietas, un arī sieviešu, protams. Tāpēc tas ir kaut kas īsts un kaut kas ļoti tverams. Ko jūs par to sakat? Vai mēs varam trilēmas problēmu atrisināt vienkārši importējot un aizmirst, vai ir vesels cits ieguvuma apvārsnes, ko mēs iegūstam, ja mēs ražojam šeit? Tāds jautājums, kur jau atbildi ietver. Bet mēģināšu atbildēt līdzsvaroti. Par importu. Vai imports ir svarīgi? Jā. Vai pieaugot patēriņam gan valstīs, no kurām importējam, gan pie mums vietēji lēts imports vairs nebūs pieejams? Arī jā. Bieži tiek teikts, iedod fotografiju vai ekrāna šāviņu no februāra, kur Latvija visus uztur. Jā, februārī Latvija importēja, arī net eksportētāji. Es atvainojos, Latvija eksportēja un bija net eksportētāji. Arī cena bija kaut kādi 150–60 eiro par megavatstundu. Bija un presē bija raksti, kāpēc tā? Bet arī viss kārtībā, tāpēc, ka ražot no gāzes ir dārgi. Tur es nevarēšu piekrist. Sākumā mums minēja, ka no gāzes ir lēta, un šobrīd ir diezgan dārgi. Gāze maksā 50–60 eiro par megavatstundu. Katrai elektrības vienībai vajag 2 vienības gāzes. Varam saskaitīt. Tur vēl klāt CO2 kvota. CO2 un viss pārējais. Vai vienmēr visām valstīm vajag spēt pilnīgi visu ražot pašām? Tas būtu tāds jaunais Amerikas arī pieejams. Amerikā tas droši vien ir iespējams, Latvijā tas noteikti nav iespējams. Bet, ja mēs mūsu tautsēmniecības bāzes resursi, kas ir enerģētika, bez enerģijas diezgan maz kas notiek. Ja mēs viņu visu importējam, tad mēs ar to barosim visus citus, nevis sevi. Tāpēc jāražo mums ir pašiem. Un cik es esmu runājis gan ar cilvēkiem, gan ar nozarēm, neviens nav pret ražošanu. Tas, ko mēs nemākam, mēs vēl nemākam sarunāties, sadarboties. Un tas latviešiem, kas ir individuālisti un kam vislabāk patīk būt tomēr pie sevis viensētā, tas ir grūti. Tas ir grūti gan attīstītājiem, gan sabiedrībai, gan pašvaldībai. Un mums ir jāspēj sarunāties, lai to darītu veidā, kas ir viss tāds, kurš ir cieņpilns pret visiem iesaistītajiem. Vai vajag ražot pašiem? Jā. Vai vajag to darīt, aizvarot acis, par ko citu nedomājot? Noteikti nē, bet arī domāju, ka tas nav tas attīstības veids, kas Latvijā būs. Tātad vajag ražot un vajag sarunāties. Vajag ražot, vajag sarunāties un būt ceņpilnam vienam pret otru. Ļoti labi. Kristīna? Man liekas, ka šeit jau arī būtu jautājums, šeit jau patiesībā ir jautājums, nevis vai mēs to gribam darīt, bet mēs varam atļauties to nedarīt. Un tad varbūt līdzīgi kā ar elektroenerģijas ģenerācijas diversifikāciju, man liekas, arī šis N-1 princips patiesībā strādā arī tajā, ka mums ir nepieciešams balansēts gan imports, gan eksports. Mums ir jāražo pašiem, lai mēs varam arī eksportēt sevi nodrošināt, bet skaidrs, ka mums ir nepieciešami dažādi starpsavienojumi, jo, ja kaut kas notiek kādā nozarē vai vēl kaut kur, mums ir jāspēj arī importēt. Tas ir arī drošāk mums pašiem. Tieši tā, imports nekur netiek aizmirsts, bet ražosim paši. Tāpēc liels paldies visiem klausītājiem. Es ceru, ka jums bija interesanti. Man bija ļoti interesanti. Un es tiešām vēlos pateikties brīnišķīgiem sarunas biedriem.
par šo skaisto ceturtdienas rītu. Un es ceru, ka mūsu trilēmas galdiņš vienmēr būs uz ļoti stabilām, neizkustināmām 3 kājām, un viņš ar katru gadu tikai paliks lielāks, un daudz vairāk cilvēkiem pie tā būs vieta. Paldies! Paldies, Laura! Paldies, Laura! Paldies, Līga!